पक्क पारी पछ्यौरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो कौशीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो कान्छाको केश फिजारिएछ काइयोले चट्ट मिलाइदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि Isso būs logā. Lokādi. Jums jāpasaka, kā garšo. Kā garšo? Ļoti garšīgs. Ļoti garšīgs. Mango lady izcils. Lēnām gatavojamies izbraucienam pa ezeru. Un mēs esam sarunājuši laivu, kur mēs varēsim 10 cilvēki iekāpt. Skaisti. Nu jā, mums Tomas pieteicās palīgos, jo viņam jāuztrenē kāju muskuļi, jo rītdien jau mēs dodamies kalnos. Kā tu jūties? Kā milzīgs. Tiešām 100? 100 man bija? Jausmas, kā arī zupa, es tā saprotu, ar dažādām piedevām. Jogurts, garšvielas, makaroniņi. Makaroni, noticēsim. Jā. Jā? Bišķiņās, bet minimāli. Tā vajag jau, šeit vajag. Patīkamās, tur tā nāna maizīt būtu forša. Jā. Tā viņa. Bet tas, priekš viņiem tas ir bez spicy. Jā, tāds forša, ļoti labs. Atsāj. Ko mēs esam paņēmuši? Jā, mums ir cukurniedru sula, tur ir klāt ledus un citrons mazlietiņ. Garšo ļoti, ļoti labi, diezgan salda, bet garšīgi. Ok. Nāk ar kameriņu, kā garšoja? Superīgs. Superīgs. Šitais tiešām ir ļoti labs. Ideāli. Arī vēlos pateikt atsauksmi. Ļoti garšīgs. Ļoti garšīgs. Es ar savu viedokli gribu iespraukties. Jā, ļoti sabalansēts. Ja nebūtu citroniņa, būtu liekani salds. Tagad ir ritīgi, ok, svaigums, aromāts no citrona. Ideāli. Kādā vakariņās galvenais, ko mēs esam paņēmuši, ir viņa nacionālais alus. Esam jau pudeles iztukšojuši, vēl tikai drusciņi palicis. Pie kā mēs, pārsvarā mēs ēdam zivi, ja? Grillētu zivi, jo esam pie ezera. Kā garšo, nezinām vēl. Labi. Ko mēs vēl ēdam, meitenes un zēni? Vistu kāju mēs ēdam. Jā. Kā garšo nezinu, tad jau redzēs, bet izskatās labi. Kečups viņiem ļoti garšīgs. Majonēza arī. Ēdam Nepāles zivi, garšosim. Izskatās trekna, bet garšīgi. Want something to say? We are vlogging. Okay. I'm just having grilled pork. Grilled pork, okay. Yeah. Kira, want something to say? Garšīgi. Ko mēs dabujām? Mazos banāniņus pagaršosim. Dāmas intervija pirms mēs dodamies. Katrai jāapsaka kaut kas. Kas sakāms? Kas labs sakāms? Kas labs sakāms? Lai mums visiem izdodas. Lai veicas. Veicas. Lai saule būtu. Lai arī saulīta būtu. Visiem saulītes. Tagad esam pirmajā atpūtas pauzē. Visi atpūšās. Padzerās ūdeni. Ka mums ir skaista upīta. Un kalni. Kā jums garšo zupiņi? Ļoti labi. Vai tu nevar redzēt pēc tā, kā mēs klusējot ēdam, kas mums garšo? Nav neko runāt. Un ir tik garšīgi, ka es pat sīpolus ēdu, kurus es vispār neēdu. Un sīpoliņi ir svaigi, viņi nav vārīti, ne ļoti garšīgi. Ok. Pants labu aptīti.
You can. Hello. Viņi visās uztrenējušies ar. Un šādi tīra Nepālā kartupelīši. Ļoti pieticīgi, ļoti maziņi, bet cik rūpīgi. Dāma tīra, fantastiski. Nu, lūk, mūsu pārgājienu nosaukums bija rododendru ziedos Nepālā. Esam sasnieguši pirmo. Vai nav skaisti? Nu, šis tās maziņš, mēs vēl ceram ieraudzīt lielākus. Smaržo? O, jāpasmaržo. Netiek jau klāt. Drusciņ. Bet skaisti tāpatās. Otrā diena kalnos. It kā solīja, ka nebūs jākāp, bet esam pakāpuši, man liekas, tikpat daudz, cik vakardien, bet kāpjam. Vienīgais labums šodien kājas nesāk nemaz. Skaisti. Brīnumainā kārtā dzirdam, kā kūko dzeguze. Migla neatkāpjas no mums, bet mēs lūdzam, lai, kad kādu dienu mēs tomēr ieraudzīsim arī tos augstos kalnus un baltos. Jā. Diena būs skaista. Pieniņu, viņu gatavo sviestiņu, bufalo. Un kas tā par lenti ap kāku? Izcila lenta, un šodien dzimšanas diena. Hip, urā! Re, tādu man uzdāvināja, bet atpazīst. Un ko viņa nozīmē? Nu, laikam dzimšanas dienās dāvina. Māmas, kas mums šeit ir? Koka tomāti. Koka tomāti. Pamēģināsim. Jā, sēklas. Varbūt koku tomāti augs arī Latvijā. Varbūt. Tas nav tomāts, tas ir kaut kas cits, garšo pilnīgi citādi. Pēc kā garšo, ko atgādina? Es nezinu, man liekas, mango bija kaut kas tāds līdzīgs. Tāds salds viņš ir? Tāds salds, jā, un ar tādu biezu mizu un blīvu iekšiņu. Jā. Tas nav tomāts. Kā jums garšo? Pēc ko atgādina? Smaržo pēc tomāte, bet tomāts nav uzmini. Bet Mīzu teica, ka nav labi. Ka nav. Ko mēs ēdam? Zini, cik daudz reizes būts Nepālā, bet es nezināju, ka šeit ir jau kokos tomāti. Ja? Pēc garšas tomāts, plūme, nedaudz rūgts, bet rūgtums taču ir veselīgs. Super. Garšīgs, jā, tiešām. Ļoti garšīgs. Jā. Es gribēju teikt, viņš galīgi negaršo kā Latvijas tomāts. Kas tur aug? Šeit var redzēt, ka terasēs ir sastādīti kartupeļi, tad reku tur ir arī ķiploki, tā kā viņi katru mazo stūrīti, kur var kaut ko audzēt, audzē. Mēs pa ceļam redzējām gan pupas, gan zirņus, gan labību, tā kā aizman to viss. Ir kas sakāms par šiem skaistiem dārziem? Tieši to pašu, ka tiek izmantots katrs stūrītis. Nekur nekas, un grūti apstrādājama zeme tiek skaisti apstrādāta. Ko ir arī sācies lietus, bet ar lielu cerību, kad mēs rītdien no rīta redzēsim arī baltos kalnus. Jā! Esam ieradušies Gorepānī, esam izbaudījuši ļoti skaistus rododendru kokus, un uz rododendriem jau mēs tā kā bijām sagatavojušies, bet kad tik skaistas magnolijas mēs redzēsim ar tik lieliem ziediem, nu tas ir to vērts. Happy birthday to you. Mūsu šodienas trešā diena.
Mūsu ceļš ved uz nākošo ciematiņu Deurīli, ja es pareizi māku izrunāt. Bet, nu jā, lietus mūs iztraucēja, naktī bija spēcīgs pērkons, lietus gāza tur Punhils, uz kuru mēs tomēr neuzkāpām, bet vienīgais mēs tomēr redzam sniegotos kalnus, kur paverās skats uz Daula Giri, ar cerību, ka pakāpsimies augšā un redzēsim arī virsotnīti. Lai mums visiem šodien skaista diena. Ir grūti, bet vispatīkamākais šajā visā ir mums saulīte beidzot spīd. Ideāli. Dāmas, kā jūs jūtaties pa saulīti? Priecājamies, prieks saulīte. Saulīte. Nu tā, šodien mēs gribam pamēģināt, kā tad ir ar nesējiem nest somu, un tad Tomas pamēģinās. Oh my God! Nu, Tomas, kā jūties? Cik kilometrus varētu šādi noiet? Līdz tai sabam. Un visi, ja? Bet varbūt šodien dos nes savu somu un mēģinās iet. Nē. Nē, tomēr, ja? Nu, labi. Nē, it's really. How do you like this? Rekur no džungļiem ir ievākti dārzeņi, lapas. Viņas ir uzvārītas un tagad viņas izžāvēs un pēc tam viņas varēs likt zupās un citos ēdienos. Rekur zirdziņi nes akmeņus un no tiem būvēs kāpnes, visticamāk. Un liels pie tam. Šādi mazs cinītis nes lielu vezumu. Ejam. Laikam ne, jo nebija tevis. Mūsu 5. diena. Rīts sācies ar nelielu lietu, bet tas arī nav nekas. Taču mums ir pavērusies dienvidu Annapurna. Skaisti. Esam atgriežušies civilizācijā, jo redzam jau mašīnas, bet mēs uz civilizāciju vēl tā kā nē, bet mēs kāpsim augšā uz Forest Campu. Jais astes. Starp citu ir. Nu, tad jau gan būs vietas. 5. diena, pāstas pusdienas, kāpts. Tagad dzeram tēju. Taka ļoti skaista, pa ceļam ļoti daudz magnolijas redzējām. Nevaram jums parādīt nevienam, tāpēc, ka viņas aug ļoti augstu, bet mēs viņas redzējām. Nu skaisti, ko lai es saku? Nu superīgi. Nu, šodien ir ļoti skaists rīts. Saule mūs lutina, tālumā zivs aste. Iesim uz Hike Campu. Cauri atkal rododendriem, magnolijām. Visi apmierināti, visi priecīgi. Ļoti jauki. Esam izgājuši atkal cauri rododendru kokiem, kas mūs šoreiz tiešām mēs varam apbrīnot tos. Un pavarās kolosāls skats uz dienvidu Annapurnu. Nu, te var tiešām pabaudīt. Cik skaisti. Ko jūs, dāmas, sakat par šo skaisto kalnu? Ļoti skaisti. Ir vērts kāpt. Ir vērts kāpt? Varani. Šodienas ceļš rit kārtīga taka cauri rododendriem. Veci koki, bet ziedoši.
Ļoti skaisti, ļoti. Citur arī pat ziedošu rododendru. Lielie krūmi mums nokaisa paklāju ar ziediem. Fantastiski. Esam 3300 augstumā. Dzeram lati, dzeram kapučīno, dzeram amerikāno kafiju, arī karsto šokolādi. Nu, pavarās tas, ko meitenes bija gaidījušas. Rododendru pļavas, ja tā var teikt, izcili. Diena skaista. Mums viss izdodas. Ļoti skaista šī taka. Kā jums garšo dzērieni? Garšo ļoti garšīgi. Vēl ar skatu uz kalniem, tad ir vēl labāk. Bet Es vēl gaidu savu dzērienu. Zinu, ka garšos. Jā, man ļoti garšoja kapučīno. Man liekas, ka pasaules līmeņa noservēts un garša un ar bildīti, ar sirsniņu un skats uz kalniem. Tiešām vienkārši dievīga sajūta šobrīd. Un saule vēl. Pasaules līmeņa. Kafija arī ļoti garšīga. Garšīgi. Ļoti garšīga. Ko tu saka, Hira? Rododendriem, tāpat kā daudziem arī mums redz Latvijā ābelēm, ja vienu gadu vairāk ražo, citu gadu mazāk. Tad šogad rododendri zied nedaudz mazāk, un viņš ierosina braukt nākošu gadu atkal. Dienas rīts iesāsies ļoti agri, 4 jau no rīta. Kāpjam augšā uz 4000, ir pilnmēnes. Un viss skaistākais. Kā tādi jāņtārpiņi visi dodās augšu. Nu ko, esam gatavi sasniegt savu mērķi, 4000, paskatīties, kā pavarās Himalai. 1000 esam pievarējuši, un fantastiski. Man liekas, ka mūsu cerības ir attaisnojušās. To, ko esam gribējuši sasniegt, uzkāpuši Mardī skatu laukumiņā, kur redzam Annapurna sauli, Kimčuli, redzam tikpat skaisti Fištailu un redzam Annapurna 2, vai kā bija? Kur mums palika man gids? 3, Annapurna 3 tā ir. Bet, Tomas, kā tu jūties? Fantastiski, fantastiski. Bet skaisti, ļoti skaisti. Sniegs, kas vakar mūs pārsteidza, man liekas, kad rada papildus to skaistumu, jo nav tikai akmeņi, sniegs, virsotnes, super, vienkārši fantastiski. Pārgājiens, šis maršruts, ko mēs esam izvēlējušies, es domāju, ir ļoti skaists, un mēs iesakam visiem. 14. aprīlis. Mēs esam Mardī skatu punktā un laimīgi jauno gadu. Šodienas vidi nepālieši savu jauno gadu. Viņiem jau šogad ir 2082. gads. Mēs jau nākotnē. Super! Lai visiem veiksme, izturība un prieks par to, ko esam padarījuši. Jums sacensības? Tā. Rīts iesācies ar sauli. Pēdējā diena kalnos. Šodien mūsu ceļš ved uz vietējo ciematiņu Dampus. Vēl pēdējie metri un soļi augšu. Un tad tik lejā un būsim nonākuši ciematiņā. Kolosāla apkārtne šeit. Ļoti skaisti. Un mūsu pārgājiens, man šķiet, ir izcilāks par izcilu. Arī mežā kalni vēl joprojām ir uz mums, un Annapurna saule raugās un pavada mūs, lai mēs atkal atgrieztos. Uz tikšanos kalni. Ejam, un pēkšņi atkal mums pavarās fantastisks skats Magnolijas, Dienvidu Annapurna, Kimčuli, un tur kaut kur arī Fištails. Cik skaisti, vienkārši burvīgi, kā mums patīk Nepālā. Baig labās kravas.
Ir noslēdzies mūsu 8 dienu ceļojums Nepāles kalnos. Un šajās dienās mēs esam piedzīvojuši gan skaistu, gan džungļu dabu, gan skaistus kalnus līdz pat baltiem sniegiem. Jā, un arī baudījuši dažādus augus, vērojuši, skatījuši un iepazinuši putnus, kukaiņus, dzīvniekus. Man sakot, baudījuši visu, ko Nepāles kalni piedāvā. Jā. Un arī katrs no mums ir piedzīvojis savus privātos īpašos, savus atklāsmes un sajūtas. Nu jā, un var sakot, šis ceļojums mums visiem ir bijis ļoti veiksmīgs. Jā. Un varētu rasties jautājums, kāpēc tas ir tik veiksmīgs? Tāpēc, ka mēs esam stipras latviešu sievietes. Because we are strong Latvian women, exactly. Un neskatoties uz to, ka mēs esam gudras, skaistas un stipras, mēs tomēr vienas pašas šo ceļojumu nebūtu spējušas veikt. Un pateicoties mūsu zēniem, šis ceļojums mums ir izdevies vienkārši perfekts. Thank you very much from this beautiful, friendly group. Everything was perfect. You are the best. Mums ir noslēguma vakars ar puišiem. Sākam mācīties viņu dejas. Izskatās pavisam skaisti. Pēdējais rīts kalnos, esam pasēdējuši, bija kopīgas foršas vakariņas ar puišiem. Nu, viņi arī vēl pēdējo reizi sakrāmē mūsu mugursomas, lai var nest. Laba atmosfēra. Toties žēl, ka jābrauc projām. Gribētos palikt vēl. Nu, mūsu nesēji šādi iet pa priekšu un klusiņām dzieda, ieklausamies. Esam uzkāpuši Mērķu templī. Ļoti skaisti skats pavērs Katmandu pilsētu. Izcila vieta, kas noteikti ir jāredz visiem. Šeit ir templis.
Daudz mēku. Laikam šobrīd. Šogad kaut kā viņi nav. Jo viņi vakarā vairāk. Līdz vakarā gulēt par šitiem māju. Es aiziešu pasties vienkārši pataisu. Aiziešu blakus. Tikai es iebāzīšu mēs savējos. Aiziet. Viņš paņēma tā no rotas? Viņš mācās attaisīt? Jā, sadusmosies. Nesadusmosies, es domāju, ka viņš ir... Bet viņš rīdīgi smuki no rotiņas paņēma, ne? Jā, viņš ir smuki. Mērkļīt grib kaut ko noķiept. Oi. Aizā zemē. Kur ārpusē? Nē, jā, ārpusē. Jā, ieraudzīju. Jā. Tas lucīši, redz, uz rokām. Mums ir klāt, jā? Tas nekas. Jā. Jā, jāņem tas. Jā. It was great time. Nice time back to home. Hope to see you again. Bet varbūt tiešām jāskrien vēl. Tā, esam atgriežušies mājās. Kā jūties? Fantastiski. Īstenībā vēl nemaz nevar aptvert, kad esam mājās. Bet saprotu vienu, kad esam pavadījuši ļoti brīnišķīgu laiku Himalajos, pavasarīgu laiku kopā ar ziedošiem rododendriem, magnolijām. Izcili. Varu arī pateikt to, ka mums bija ļoti labi plānots ceļojums. Izstrādāts maršruts bija vienkārši lielisks, par ko varu milzīgu paldies pateikt mūsu Nepāles gidam Hiram. Par rūpi mūsu arī milzīgs paldies Makaram, kā arī visiem puišiem, kas nesa mūsu somas. Mēs visi kopā veidojām kolosālu ceļojumu ar kolosālām atmiņām un brīnišķīgi kopā pavadītu laiku. Tāpat šis ceļojums nebūtu tik brīnišķīgs, ja mums nebūtu fantastiski grupas biedri. Paldies Lilijānai, paldies Gaidai, Guntai, Annai, Lūcijai, Zinaīdai, Aldai, Gintai, Rutai, Ilzei, Elīnai, Daigai no Liepājas, Daigai no Gulbenes, tev, Tomas, paldies par rūpi, kad filmēji un mums kopā izdevās. Un kā mums Ginta vienmēr teica? Lēsi vingrojot. Nu ko, ja gribat arī jūs doties šādā ceļojumā, lūdzu.